Pirmajā vasarā vēl līdz, ko mēs tikām aizvesti vēl, mēs nezinājām, ka pēc dažiem mēnešiem mēs neņemam visu to nopietni. Mēs domājam, ka vācietis sagraus šito briesmu un mēs tiksim atkal uz brīvām kājām. Un mēs nezinājām, ka pēc dažiem mēnešiem jau mūsu kauliņus vazās polārlapsas pa tundru. Mēs pat vēl dziesmu tādu sastādījām, varbūt viņu nodziedāt. Tur bija tāda īpatnība, kad mēs no Kolonas bijām uz trasi aizvesti 3-4 kilometri, lai pusdienas nevajadzētu vest atpakaļ, tomēr pusdienas kaut kādas tika organizētas. Tad uz tādas baltas ķēves, uz šļūcošām tādām ragavām, tika atvesti 2 termosi. Vienā bija balanda, otrā bija ļoti šķidra kāša, sauca. Nu, un tad tā dziesma bija tāda. Aiz polar loka, tālu prom no mājām, no Kolonas uz Kolonu mēs gājām, ar slepkavām un blēžiem vienā barā, jo leģerī nekad tas nekrīt svarā. Tur prokurors ar zirgu zagli abi jau daudzus gadus zāģi velk it labi, bet kaitētais ar starši politruku tie koku sērt un tiltu taisa smuku. Ap pusdienām uz ceļu visi lūrē, kur balta ķēve kāšu šurpu stūrē. Ap termostraukiem visi tad nu lokās, pēc ēšanas ar ēst gribu vēl mokās. Bet vakarā, kad normē dienas darbu, un brigadieris rāda seju skarbu, tad rītā tikai 300 gramu maizes, un pirmais katls draugiem dara raizes. Aiz polar loka, tālu prom no mājām, no Kolonas uz Kolonu mēs gājām, ar slepkavām un blēžiem vienā barā, jo leģerī nekad tas nekrīt svarā.